Čau! Mums jauna epizode Numeroloģijas spēks. Kā tu zini, savā raidījumā Numeroloģijas spēks kopā ar sadarbības partneri X3000 mēs runājam par numeroloģiju, tiekos ar Latviju atpazīstamām personībām, mēs runājam, kā tad cilvēka dzimšanas dienas dati, kā viņi ietekmē mūsu dzīvi un vai mums ir iespēja uzzinot savus talantus, tā kā veidot veiksmīgāku savu nākotni. Lūk, un šodien mans viesis ir Balss maskā fināliste, raidījuma Ekvadora un Ekvatoru dalībniece, TV personība un savu raidījumu vadītāja Nansija Garkalne. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Kurā kamerā man tas visās var paskatīties, jā? Čau visiem, čau. Čau, Nansi. Paldies tev liels, ka tu atnāci uz raidījumu. Mēs ilgi sarakstījāmies. Nevarējām atrast vienu otru, bet vienmēr pa vienu pa otru domājām. Bet tāda sajūta, vispār es par tevi sen jau domāju. Es jau tev arī rakstīju. Superīgi, jāsapti, tu rakstīji, un es tev pateikšu, kāpēc es par tevi domāju. Es noskatījos raidījumu Ekvadoru uz Ekvatoru, un man tik ļoti, teikšu tā, paķēra tavu personība, un es ieraudzīju sevi. Tev būs ļoti grūti tagad tā iedomāties, ko es tagad teikšu, bet es tā kā ieraudzīju sevi jaunībā tevi. Tiešām man bija tādas pilnīgi dula, kaut ko vārās savā podiņā. Visas tavas izpausmes ir foršas, atraktīvas, un kopumā tu veido tādu foršu, pozitīvu jaunības vaibu. Un es savam vīram saku, klausies, tā Nansija, tā kā es vēl tādu foršu vaidziņu. Un viņš no skatās manīm. Jā. Reāli, kaut kas tur ir, un man tad bija tā sajūta, man ir obligāti Nansija jāuzaicina uz savu programmu, man jāsajūta ir viņas enerģija, kāda viņa ir, un es viņu sajūtu, un man tiešām tā sajūta nostiprinās, ka kaut kur, tu, protams, esi jaunāks modelis 2000, var teikt, un tad tev visi savādāk, katra paudze savādāk ir, bet es tevī redzēju sevi jaunībā, un es pilnīgi kā traka gaidīju tos raidījumus. Un skatījos, jā. Un skatījos, ka Rika katru nedēļu ārā, tā kā mīļie skatītāji. Ja jums interesē, ko mēs šodien izrunājam, vai kaut kādi konkrēti skaļi, kas ir Nansijai, vai kaut kas par sevim, lūdzu, droši raksti, komentē, es noteikti atbildēšu, un tu gūsi, tā kā vairāk informāciju par sevi, protams. Klausies, Nansija. Kā tu dabūji savu vārdu? Es saprotu, tu tur, kā saka, tev tur maz darīšana, bet kā tu līdz, tavu vecāku, kā viņi izdomāja tādu vārdu? Jā, šitas, man liekas, jau daudz kur izrunāts temats, bet tādā īsumā es varu pateikt, ka tālajos 1998. gados, jā, Kuldīgā, reizes mammā bija puncija, un tad viņa nevarēja izdomāt kādu vārdu man likt, un tad reiz Kuldīgā bija viena tāda Nansija, varētu būt viena no pirmajām Nansijām Latvijā. Un viņai tik šausmīgi patika tas vārds, un tieši tā sieviete, kāda viņa bija, un viņa tur dancāja, mamma uz tiem koncertiem staigāja, skatījās, kā viņa tur dancāja, man liekas, saucās tajā laikā Vences dzirkstis, kaut kas tāds, tas jau bija sen atpakaļ. Jā. Un tāda viņiem tik šausmīgi viss tās iezīmes patika, un cik tā sieviete tur skaisti, kroča mamma ritīgi bija safanojusies, un tad viņa ar šampusiku pudeli gāja pie viņas ciemos un prasīja, vai mēs varam likt tādu pašu vārdu, un tad viņiem tur bija svinības un tā. Īsumā, tā mēs esam 26 Nansijas. Kopā Latvijā 26 Nansijas. Jā. Un Kuldīgā bija 2. Zini, man liekas, ka varētu būt, kad viņa bija pirmā tā Nansija, pēc tam mēs varētu būt otrā, un pēc tam jau, man liekas, visas Nansijas, kas ir no Kuldīgas nāk. Tagad ir, jā, redz, jo kā mums jau patīk, ka tādi īpaši vārdi, kaut kādi speciāli, kas nav sastiepami tik daudz ikdienā, un ja vēl pretī ir tā personība, jo tieši tā mums patīk, kāda personība, mēs uz to pavalkamies uz to konkrēto enerģiju. Klausies, tālāk.
mums daudz kas jāpaspēj izrunāt. Bet Es jau gribu visu kaut ko vēl ar tevi runāt. Kā tu šodien jūties? Tu gan teici, ka tev šodien melnā diena, Jā. Nu, tieši tā es arī jūtos. Zini, ir citas dienas, kurās pamosties un ir tāds, šī ir mana diena, un vajag priecīgais, un es kaut kā pamodos, un man bija tāds, ak, Dievs, kur man spieķis. Es tā kā centīšos saņemties, bet, nu, protams, satiekot tevi, jau viss dzīve mainījās. Viss dzīve mainījās, un enerģija labi ir. Jā, es uzreiz, tu tā kā kaut kā pakomplimentēji mani, ka, es tevi sajūtu, un es kaut kā, tad, kad tevi pirmo reizi tagad ieraudzīju, man liekas, mums instant šitāds te konekts izveidojās, vai ne? Un man liekas, ka mēs esam jau sen pazīstams. Un tu man tā kā, nezinu, gandrīz vai meiteņa vai māsiņa, nu kaut kas tāds, kaut kas sev radniecīgs, bet mums tur ir daudz tie skaitļi pārklājās. Nu, mēs, man liekas, nolasam viens otru enerģiju, vibrācijas, un mums tāds, šitā savēja. Jā. Jo citreiz ir, jebkurā gadījumā es vienmēr aicinu raidījumu tos cilvēkus, kurus gribu papētīt, bet, protams, citreiz es cilvēku gribu papētīt, tāpēc, ka man gribas vienkārši saprast, kas ir cilvēka struktūra. Nu, teiksim, bija arī interesanta saruna ar Kasparu Zāli, viņš tāds nopietnas čalis, viņam kaut kāds bija tur savs tas periods, kas jāiziet cauri. Man viņa grib arī īstenībā man tur sadarīgie skaitļi, bet tomēr, savādāk, ar to man tā kā savējais, pilnīgi tāds, mēs varētu iet vēl kafiju dzert un vēl stundām. Man tev jautājums ir, protams, ka tas mums uzreiz abām ir jūtams, ka mums ir pilnīgs konekts abām, bet vai to pašu arī cipari saka, un tu jau zināji, ka es nākšu, mums abām būs tāds, Es pēc tavas enerģijas, kāda tu biji ekrānā, es saku, man jau pēc tā, es jau to sajūtu, un par cik tavus datus nevarēja atrast publiski. Jaunā paudze slēpjās. Tad tu man atsūtīji, un man uzreiz tā jāapskatās, un tā es sapratu, redz, tu vispārēji. Tur ir mums gan starta, gan arī struktūras. Cipari atbalsta šo, jā. Cipari viennozīmīgi atbalsta, bet mēs esam papildinošie, kas mums patīk. Tev kaut kas man patīk, kaut kas tevī, kas ir spilgtāk nekā manī, un tev kaut kas var patīk, tas sasaistošais. Klausies, vispār, ko tu saki par numeroloģiju, astroloģiju? Tu tur viņai sako līdz? Jā, es atbalstu. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš pats iededzās par to. Es pat esmu kādreiz pamācījusies astroloģiju arī drusciņi, bet jau esmu aizmirsis, kur jau tie laiki vairāk. Un es neesmu bijusi nekad pie numerologa. Tā kā, šī būs man pirmā reize. Man vienmēr ļoti interesējas, kā kaut kādi cipari. Es zinu, ir cilvēki, kas vispār netic. Bet, katrs jau tic, kam grib ticēt. Un es tiešām gan izzinot, gan palasot, gan pats sastopoties ar to dzīvē, es nevaru neticēt. Tiešām, tā kā, man viss sakrīt, un to, ko es lasu, tas realitāte ir, man nav pamatojums, kāpēc man neticēt. Skaidrs, ka tā kā cilvēki tur var domāt, tā pseido zinātne, tas nav nekas tāds, bet, nevienam nav spiest ticēt. Pats grib. Man tas dzīvē liek justies labi, tad kāpēc ne? Kāpēc ne? Un citreiz ir forši, man kas paticies ir, kad es agrāk arī tam visam sekoju, es tam esmu diezgan pastiprināti sekojis, un tāpēc es esmu šeit, visticamāk. Tā man ļoti patika, kas manam cipariņam ir vajadzīgs, ik pa laikam tā kā atgādināt, kas tevī ir labs, jo tā kā to slikto mēs vairāk apzināmies nekā to labo, un man tas tā kā, iedod tādu būstiņu personībai, bet tu tur var vēl to un vēl šito un vēl kaut ko, un tam tā, es to varu? Jā, un tāds, tā kā, man to būstiņu vajadzēja, tā kā nedaudz, ja tevī no dabas ir tas lielais komunikators, tad man tā kā tas palīdzēja izrauties ārā no savas tādas kūniņas, no tās saucamās šaurās domāšanas. Bet klausies, pirms mēs ķeramies klāt, tev ir kaut kādi savu tur mīļākais skaitlis, vai tur, ja kaut kādi pinkodi vai kaut, labi, ne jau pinkodi, bet kaut kādi. Lūdzu, iedodiet savu pinkodi, telefonu, kartes. Šitā tas savā raidījumā, jo taču numeroloģija kā pārsvarā visi uzskata, ka tā ir maģija. Tātad lūdzu pinkodus. Pinkodiņas lūdzu, tad es pateikšu par jūsu nākotni, un tad pēc man šitā tas savs raidījums ir taisa. Nē, skaidrs, pilnīgi skaidrs. Bet savs mīļākais cipars, zini, es atkal esmu izdomājis, ka viss kaut kādi tie cipari ir. Man ļoti patīk cipars 4, man ļoti patīk cipars 7. Man ļoti patīk cipars 14, man dzimšanas diena. Tad man ļoti patīk, nezinu, kāpēc cipars 21, tad 28. Kaut kāds tur tās izdomāts. Bet tāds, tad, kad Monopolu bērnībā spēlēju,
Un tur kaut kāds, tad, kad lai no cietuma tikt ārā, tur vajadzēja uzmest kaut kādu, un es vienmēr liku uz 7. Man bija tāds 4 un 7. Wow. Nu, es tās sajūtu. Klausies, bet tas ir maģiski, mistiski, tāpēc, ka 4 un 7, nu, pirmkārt, tie ir super jaudīgie skaļi, jo viņi no vienas planētas ir tās mistiskās. Bet tie ir abi krīzes skaitļi, kur vispār, nu 7 ir tā kā, jā, nē, bet viņi nav domāti tikai slikti. Atceries, lai mēs citreiz transformētos, mums ir nedaudz tā kā jāiemetas krīzē, lai iet uz augšu, bet vispār tie nav mierīgie skaitļi. 7. mums liekas, ka tas ir tā kā veiksmes skaitlis, bet viņš ir ļoti atbildīgs. Bet turpini, ja tev tas strādāt, jo tev ir 4 arī ir pa mērķiem un visu kaut ko. Bet viņš ir netipiski, tas nav ļoti reti, kuram ir tā kā, kaut gan tev 4, ja tu ņem, tu izēj uz pilnību, kas ir forši. Ko tas nozīmē? Nu, tu iet, skaties, tu esi 14, jo mums tie skavi, katra skaitļa, ja mēs vēlamies tiešām atrast savu veiksmes skaitlis, tāpēc te ir jautājums skatītājiem. Ir formula kaut kāda, lai viņi atrastu? Jā, mums ir katrs skaitlis jāliek pret savu personību. Pieņemsim, un mums ir tie 4 skaitļi, nu tā kā mums ir apziņas skaitlis, iesim tu tās visam cauri, apziņas skaitlis, misijas, realizācijas un būtība, tu to pa visiem saviem skaitļiem uzzinās. Un tā mums ir jāstāsta, tu pieliec, piemēram, 4, tu esi apziņas skaitlī 5, un tu pieskaiti klāt 4 savu tā kā veiksmes skaitli, tad mēs nonākam līdz 9. Tad mans veiksmes cipars vispār būtu 9, ne 4, Nē. Tev ir tas 4, bet tu radi ar šo te veiksmes skaitli 4, tu radi skaitli 9, kas tev atbild par kaut kādu pilnību un došanu sabiedrībai. Tu jau gribi strādāt uz sabiedrību. Jā, kaut ko radīt, tu esi, kā saka, jā. Saproties, ka tu sev piesaisti šo enerģiju. Mēs piesaistam arī kaut kādas trešās enerģijas. Mums ir sava enerģija, bet ienākot saskarē ar jebkuru, ar dzīvesvietu, ar savu automašīnu, ar savu partneri, mēs radām vēl trešo enerģiju, kā mēs tur jutīsimies. Un citreiz ir tā, starp citu, jā, pirms es pārvācos, es dzīvoju uz Bruņinieku ielas. Man visu laiku likās, ka man tur gaisa nav. Es nezinu, kāpēc. Man visu laiku bija tāds iekšējs stress. Es tā kā pārvācos. Nu jā, un es pārvācos, un man uzreiz tā kā, es esmu mājās. Nu, nomainījās visa tā enerģija. Tā enerģija man, es vairs negribu, tas jau bija tā pasanāk, es tajā vairs negribu, bet es atceros, cik ļoti man nomainījās manī tā enerģija, prom. Es ļoti labi zinu, par ko tu runāju, un es arī kaut kā, lai gan tās vides, kurās esmu dzīvojusi, viņas ir smukas bijušas un tā tālāk, bet ir vietas, kurās vienkārši kaut kas nav, un tu nezini, kāpēc, un arī īstenībā tev pašam grūti negribās to atzīt, jo kāds tas tev ieguldījies, un man tā ērti un tā, bet, zini, varbūt dienas beigās nav nemaz tik ērti tev kāda vēseli, lai tur būtu. Nevis tā kā fiziski tur forši tev tur viss saka salicies ir, bet kaut kā, nezinu, tās vibrācijas, kas tur sakrājās, es nezinu, varbūt. Nu, kaut kas, es saku, citiem tas būs ok, un citiem ne. Klau, tūlīt ķeramies klāt Nansejas numeroloģijas kartei, tagad ieejam pavisam īsā foršā reklāmas pauzē, un turpinām. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Ar šo man vajadzēja sākt ar tavu skaistumu. Ai, cik smuka bildīt. Skaista bildīt. Jā, tādas laikas. Un tu jau esi vēl tāda pati, ne? Tie citi laiki. Citi laiki, jā. Nu, cita adresē dzīvot, un citas enerģijas. Jā, tā ir tāda nopietna. Bet vispār tas, ka tu izēji tajā, ka tu esi tāda, un tevī jūt, ka tu nespēlē kaut ko no sevi. Tu esi tāds dabas komunikators, tā humora izjūt, tas tev viss ir, un tas tev ir jāiet visu dzīvi ar to. Ja tev kāds saka, oi, Nancy, ka tu pieaugsi, ka tu būsi nopietnāka, tos cilvēks, tā teikt, tie cilvēki vairs nav tev. Tas ir skaidra lieta. Nē, man liekas, tā kā, ko nozīmē pieaugt? Tā kā atmest savējos smieklīgo daļu, tavu kaut ko, par ko tu priecājies, kā bērns, vai kā savējo bērnišķīgumu atmest. Man liekas, ka nē, man liekas, pat līdz pēdējiem vecumam
kaut kripatiņas vajag to bērnišķīgumu un to bērnu acis pataupīt. Man liekas, tā mēs kaut kā pasauli varam saredzēt skaistāk un pašiem vieglāk dzīvot. Un patiesi, es tev vajag piekrītu, jā. Bet tagad ir cita lēka, tagad tieši kā reiz saka, esi maksimāli autentisks, cik to esi. Agrāk bija tomēr bija tā vēlme visus veidot vienādus. Un tur varbūt tās kaut kur nogrieza kaut kāda daļa. Nu, bet Klau, tu jaudīgā dāma, tagad ieeja balss maskām vēl paņem uzvaru. Jā. Tā bija. Un tas, man liekas, tev bija tāds liels izrāviens kaut kur, tu kaut kā arī baigi talantīgā esi uz to. Tas izrāviens, es nemāku īsi runāt, vajadzētu kādreiz iemācīties. Tu par tiem cipariem varēs pateikt, jā, kad būs tas laiks, kad es varēšu bišķi mazāk runāt, aizvērties. Bet šeit tas balss maskā man bija tāda, ka es ļoti ilgi slēpu, ka man patīk muzicēt, ka es dziedu, ka tā ir man sirds lieta, kaut kādus, 25 gadus kaut kas tāds. Un es pats jau biju notraumējusi, un es vienkārši nevarēju to darīt. Es līdz ko man kāds palūdzu padziedāt, tad esmu pilnīgi nosvīta, un no sērijas panika sākās viss. Es nezinu, pilnīgi tā kā tas, no kā tev vairāk bail, tev nenormāli atgrūž. Un tā bija dziedāšana, kas ir jocīgā kārtā lieta, ko es vairāk mīlu darīt kaut kādā ziņā. Nu jā, un tad man piedāvāja piedalīties balss maskā. Un, kas tu tur, jā, zem maskas, tā kā, kāpēc ne? Tad, protams, sākumā tur ritīgi baidījos par to, ja tev studijā būs jāiet kādam to dziedāt, kāds sēdēs blakus, jo viens pat tur nebūs. Un tad es domāju, nē, es nevaru iet. Kāds jau klausīsies, tad nē, es nevaru. Bet tad es beigās sev uzdevu to jautājumu, tu gribi dziedāt vai nē, jo tā kā nedziedot, tu jau nevarēsi pārkāpt to savu kaut kādu komforta līniju, pārlaust to traumu. To vienkārši nevarēs izdarīt, un tad patiesā atbildes sevī man sirdī bija, jā, to gribu darīt. Un tad es tur gāju mokoties, tur svīstot un trīcot, un ko tajā studijā iedziedāju, un beigās, jā, baigi labi sanāca. Tur tā žūrija tādā bija starā, vienmēr tur lapsa, kas tur ir, nevarēja atkost, kas tur apakšā atrodās. Man jau bija, jo vispār tajā šovā gāju piedalīties ar tādu baigo domu, ka es tur iešu visu tā kā izčakarēšu, un katru dziesmu dziedāšu citās žanrā, citā vokālajā tehnikā un tā tālāk, kad man jau tas viss jau izdomājis bija ko un kā, un tad ar katru rādījumu arvien vairāk nākt, man ir arī, šovbiznesā pieredze, tu jau zini. Līdz ar to zinu, ko pieprasa šovs, un tad es sāku tur producentiem tā uz nākamo, man vajag šito un šito, viņiem tāds, tu esi pirmā vispār šovu vēsturē, kas prasa kaut kādus propus uz skatuves, jo tā kā neviens man tāds, kā nē, man vajag šovu, man vajag vannu, man vajag to sēdēju pat, konfekts taisīju, tur vairākas dienas pēc kārtas, man tur vajag šito konfetī, šito dūmašīnu, to mēs paga, mēs to, ko varēsim, līdz ar to šovu ritīgi arī uztaisīt, cilvēkiem patika, beigās sanāca uzvarēt, un tas par to izlaušanās, tas noteikti bija tās traumas laušana kaut kāda, jo, tagad tā maska ir jānoņem pēdējā tajā dziedājumā, un visu Latviju tu tāds pliks esi tur, un dziedi, emocionāli tā sajūta tāda, ka tu tik ilgi to slēps, un tā pēkšņi vienā momentā visa Latvija vienā vakarā to redz. Tas bija, jā, tāds pārlauziens, ka, ko tur vairs ko slēpt, tad jau... Un tev paziņas, tev draugi, visi šokā, viņi jau noteikti nezināja, ka tu tur piedalies. Nē, man mamma pat neskatījās. Viņa nezināja, ka tu piedalies? Viņa tev neskatījās. Neviens nezināja. Jā, es vēl mēģināju draugiem tur paslidināt apakšā. Ko jūs šo svētdienu darat? Negribat balss maskā pastīt? Nē, labi. Nevar jau teikt, bet es piedalos, paskatāmies. Vajag interesanti. Šīs bija interesanti. Tā. Ne, pie šī mēs vēl atgriezīsimies. Tad mums jāparunā par taviem maģiskajiem skaitļiem. Aizvien. Lūk, tev tas apziņas skaitlis 5. Tu vispār savā domāšanā esi tāda ļoti neatkarīga un autonoma persona. Un tu esi tajā skaitļu kavā, teiksim tā, tu esi vidējais skaitlis, kas arī ir loģiskākais skaitlis. Ja no 1 līdz 10 ņem? Jā, no 1 līdz 9. 1 līdz 9. Jā, jo 10 mums ir 1.
No 1 līdz 9, šajā tavā pieciniekā, nu, tu esi izcilākais komunikators. Nu, tu, protams, atradīsi, vai tu gribēsi vai nē, tur ar kuriem vairāk, mazāk, tas ir cits jautājums, bet atrast kopīgu valodu, tu 100% vienmēr varēsi. Tu jebko varēsi pavairot, nu, teksim, arī tur tajā mārketingā, pārdošanā, tas tev ļoti labi dari. Tāpēc, ka māk ierunāt visu droši vien, apvārdot. Ņemiet. Jā, tu tur esi pamanīji tajā šovā, kas Ekvadoru pa ekvatoru, tad tur kaut kā tu mācēji tur vienmēr to dzirkstels, vēl tieši domāju, nebūtu tur Nancy, tur kaut kādās tajās grūtajās dienās, nu labi, Aivis arī bija forši, bet tu viņam devi piespēli, jūs tur abi kaut kādu saspēli tādu enerģijas uztaisījāt, kas iedeva arī šovam baudīt, jo mēs jau skaidriet, viens ir redzēt dabu, bet tu aiz ekrāna nekad neredzēsi, jo tu, nu, to krāšņumu, to grandiozumu, tu nekad nevarēsi nolasīt tikai no ekrāna. Bet tev ir viena superīga lieta, ideāli, kas ir principā tikai tavam skaitlim, ka tu sarežģītas lietas pieciniekam. Okay. Tu sarežģītas lietas vari pasniegt ļoti vienkārši un visiem saprotam. Ai, cik šito forši dzirdēt. Jā, tā reāli tiešām arī ir. Nerad man ir ar tur piedāvājuši kaut kādus, nu, piemēram, zinātnes kaut kādā raidījumā, nāc, mums vajag tieši tev, nu, kāpēc, ko es vispār, ko nesaprotu, tieši tāpēc mums arī tev vajag, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku tādu kā tu, kas neko nesaprot, un tu varēsi būt tas, kurš to var pastāstīt. Nu, kā piemērs, jā, bet jā, forši to dzirdēt, ka pat cipars to saka. Cipars to saka. Vēl ir tas, ka tu māki plānot visas lietas. Jā, četrniekā ir, ka tu tāds plānotājs un visu ar gudru ziņu. Saplānot, es varu izdarīt. Tas cits jautājums. Tās ir piecinieka jautājums. Pieciniekam, tev vēl četrnieks tur tālāk būs. Tu esi radošais, nu tā kā pat ne kreatīvais, bet inovatīvais, ka tev to pamēģināt, to un idejas. Bet tam pieciniekam ir tā, ka ideja tev daudz, tavs četrnieks saģenerē idejas tev daudz, un atkal viena lieta, ka tu citreiz neiedziļinies katrā lietā un bieži vien visu kaut ko atmet. Un no šitā jāiet projām ir. Nu, tas droši vien iet roku rokā ar to, ka man tas... ka gribās visu laiku kaut ko un daudz, un tad, es varētu šito padarīt, bet dienas beigās ir tāds, nu, ja tu kaut ko nedari līdz galam, tu neizdari vispār, nu, necik beigās. Jā. Nu, kāds tur bija tas teiciens aizmirst, tā kā visur, bet nekur. Bet nekur, jā, vai... korķis visām pudelēm un nu, kaut kā tur. Nu, tas ir vairāk par tiem, kas grib visur kaut ko savu taisnību pierādīt. Tas nav šoreiz par tevi, bet tas patiesībā ir tavs mīnus resursiņš. Ja viņu tu tagad apzinās, tad tu sapratīsi, tā Nancy paņem 2-3 idejas krūtas uz gadu, un tu ļoti realizēsies. Man tev tieši šitajā te jomā, tas ir pilnībā viss, ko tu tagad stāsti. Es jau teicu, pagājušais gads man bija killers, nu tā kā vispār gada viss griezumā, bet tieši tas noslēgums un šī gada sākums bija pilnīgs, tā kā vēl, nu, tāds, tu jau esi tāds pusmirs, un tad vēl tādu pēdējo pakausi, bēm, vēl uzliek. Un baigi izdegu. Un tas bija, tajā pašā laikā es neko nenožēloju, ko es darīju, man bija tāds, nu, tāds labs testiņš savām robežām, vai ne, pārbaud, cik tālu mēs varam iet. Līdz ārka malai, teiksim tā. Bet, nu, lūk, un tad šis bija tas moments, tas apzināšanās posms, tieši šis notika gada sākumā, ko tu saki, ka es sapratu, ka pietiek šitā. Nu, es biju visur, darīju visu, ko vien var, šito, un kroči baigi izdegu. Un tad tieši šis tās moments ir, ka esmu pilnībā visu nogriezusi nost, esmu visus projektus nokancelējusi. Paldies, bija ļoti forši, bet nu, es tur vairs jau izdarīju pietiekami tik, cik es tur esmu izdarījis, baigi neko vairs nevaru attīstīties tajā, tādus nogriezu vai neņemu neko jaunu vairāk, un es gribu palikt pilnīgi nulle šobrīd. Tādas es gribu pilnīgi mieru tagad, un es gribu visu savu enerģiju ielikt muzonā. Un es tieši šis mans gads ir tādas mūzikas apņemšanās. Nu, es tagad ar tā baigi stāstu. Visam saplānots ir izpildījums, to mēs redzēsim pēc tam. Bet tieši, ka es apzināti visu nogriezu nost
Un neko neņem vairāk vietā ar domu, ka tieši visu, lai nav tas, ka, jo man viss baigā ātri, man var izsist ārā. Esmu super hiperfokusējusies iekšā kaut kur, un tad pēkšņi kaut kāda cita lieta man pārņem, un tad šķiet, ka tam potenciāls, kam tur varētu, kas tur tajā vietā varēja sanākt, viņš ļoti sarūk. Un ar to, jā, tad es esmu visu savējās radošās kaut kādas lietas cenšos šobrīd savilkt vienu vietu un iegāzt viņu tur, kur gribās to darīt. Ideāli. Jā. Ja domāju, tevī ir gana tāda iekšējā gudrība. Es saukšu šoreiz to tā, jo tu ciparas neesi tik daudz tā kā analizējis, bet to, ko es vienmēr saku savos raidījumos un konsultācijās, visas atbildes ir mūsos iekšā. Tu sajūties slikti, tu saprati, jo izdegšanas enerģija, tā ir mīnus resurs. Mēs neko nevaram viņā ģenerēt. Izdegšanā mēs jau esam, paliekam tā kā roboti. Ja domāju, cik tu gudri, ka tu šito te. Es tikai sapratu pēc 30 gadiem, kad kaut kas jāliek nost, ir jau tieši tā, gan kā apziņas skaitlim 5, arī īstenībā 6, ir tā, kad sagrāb daudz tīri, tāpēc, ka tev patīk jebkura tā lieta, ko tu dari, un liekas, bet mums jau resursi nav, tās 24 stundas ir katram tik, cik viņas ir, un katra lieta paprasa kaut ko. Tas ir ļoti apsveicam, jo par tavu to iepriekšējo gadu mums būs atsevišķs stāsts, un tu baigi tajā visu sajūti savu to. Mums jau būs individuālais gads, es esmu to arī izpētījis, un tev tas vienkārši tevi izpurināja, un tas bija 7. gads. Bet mēs par to nedaudz dziļāk. Kas tev vēl? Nancy, tad dari tā, tāpēc, ka tev ir globālie skaitļi. Tev kaut ko tas nozīmē? Ka tev jāiet ir uz pasauli. Tev ne šeit tikai, tu neesi tikai šeit tagad un šajā te mērogā. Tu esi ļoti globāla meitene. Kas ir tie globālie skaitļi? 8, 5. Tev pirmkārt patīk mērogs, tiem skaitļiem patīk, ka tev ir 8. tavu būtība. Tu izies savā būtībā, tev ir par 8. To mēs arī izrunāsim, bet tad tev ir tā plašā domāšana. Pirmkārt, tas 5, ka tu jau esi jauna, bet jau ar tādu vērā ņemam kaut kādu pieredzi. Tur uzstāties šovā Vislatvijas tur pasākumā, braukt tādā ekspedīcijā ar pieaugušiem cilvēkiem, nenobīties, bet atrast savu to vietu un piešķilt savu to uguntiņu. Patiesībā man liekas, ka tu tik ātri vari adaptēties jebkurā situācijā, reāli. Tur ir tas globālais. Jā, es saprotu, ko tu runājā. Tev ir tas globālais tā, un tev vēl bija, draudzenīt mīļām, te tu varēsi aprakstīt visu savu aprakstiņu par tavu apziņas skaitli 5, tu attiecīgi varēsi ļoti precīzi izlasīt, kas ir arī tie karmiskie uzdevumi, ar ko jāstrādā, bet viens ko mēs tagad izcēlām, tātad, te ir tas, ka tam 5. gribas būt visur, vienmēr un tagad un tā tālāk, bet tas arī ir kaut kur mīnus resursi. Tas ir tā dāvana un posts, jā, tas ir baigi. Piedod man jautājums, es nesapratu, kur to 5 dabūja? 5 ir 14, 1 plus 4. Bet viņā ir, kur es arī atzīmēju, jā, ir kopējais, kas ir 5, bet ir te konkrēti tavam 14, kas ir tieši tev, jo katrs 5 mums atšķirās. 5 Cik atšķirās, tad viņi ir tie 5? Ir 5, 14 un 23. Pareizi, jā, jo līdz 31 jā, bet tu esi strukturētais 5. Ar gudru ziņu tu visu darīsi. Tur tev tas 4, labi, ka tu pie tā 4 pieturies, tev viņš daudz palīdzēs. Skaties, tu man ar tāds unikālais cilvēciņš esi. Tev ir misija 8. Misiju, kā mēs rēķinam, mēs sareiķinam visu tavu dzimšanas dienas datumu, dienu, mēnesi, gadu, mēs sareiķinam līdz 1 par skaitlim, un tev viņš īstenībā bija. Tev misija ieslēdz 35 gados, tu vispār esi, tu esi bomba, tāpēc kād tu esi vēlo sasniegumu cilvēks, ja tā, bet tu jau tagad esi sasniegumu, tad ko tu vēl saražosi? Jā, tas labs jautājums. Bet tas ir pie nosacījuma droši vien, ja tu mauc un dari kaut ko, sēžot mājās. Vispār 8. Te ir tātad, kas ir te būs rakstīts, te nekas nav izdomāts. Tev ir atrast vienu jomu un iet tajā maksimāli dziļi līdz kaulam. Un tur tu gūsi panākums un vēl vispār tev piestāv, ka tu organizē ap sevīm cilvēkus.
Nu, tā kā kaut vai, nu, ka liekas, ka tev tas dabīgi sanāk, ka tu kaut kādā vidē tā kā ierodies, tu jau sāc tur kaut kā saka, jau skatīties, tā, šitas varētu to palīdzēt. Man tev jautājums, to tiešām ciparu pasaka, vai tu kaut kur man sako un sako visu kaut kur līdzi un skaties un vienkārši novēro, visu, ko tas tās pilnīgi ir tā kā taisnība. Jūs beigās vienkārši, kur starp logiem skatās kaut kur oņē, tur ir vairāk cilvēku apkārt, jā. Tas viss ir, es gribētu sekot līdzi, bet es arī esmu ierakusies savos projektos. Es stāstu, kādu numeroloģiju mums izstāsta precīzi. Un tev vajadzēs tos cilvēkus, tu viņus vari organizēt, un vispār jau tu vairāk organizējas cilvēkus, jo krūtāk. Es tagad pēkšņi ieraudzīju, tevī tiešām ieraudzīju, jo 5 arī skatos cilvēks ir. Nu, tu viss sakrīt. Es tevi ieraugu kā lielo kaut kādu mākslinieci, nu, ala Jennifer Lopese, bet, nu, pa savām jauns, tu esi Nancy, tu ne, bet ar savu deju grupu, ar saviem, un tad tu brauc savās tūrēs. Es tevi ieraudzīju, burtiski tagad tā, redzēsim. Bet to 35, teica, tas visīgs vecums, tas ir mans 35, kā mans kā bioloģiskais vecums, kad man būs tas kaut kāds uzpārslējums. Tad tev būs pārslēdziens, tas ir tā kā tavs pagrieziena gads, kur tu pagriezīsies uz šo te skaitli 8 caur 35. Tur tu arī patiesībā tas 3 un 5 ir zināšanu pavairošana. Arī tu pat vāries, nezinu, nu tur daudz ir, bet nu, tā kā apmācīt arī cilvēkus vai viņus, nu, kaut kāds padomus dot, es nezinu, kas vēl varētu būt, bet tā arī viennozīmīgi var būt radošais. Te ir plaši aprakstīts, jā, tas, kas te rakstīts, ir varbūt tās kā negatīvais, tu nedomā, tas nav pa tevīm negatīvais. Viņas vienkārši... Tas skaitlis, ja tu nebūsi pozitīvā resursā, viņš var kaut kādās situācijās tā kā izpausties. Un vispār astotnieki ir naudas skaitļi vispār. Tev tā piesaistās nauda, kā tu to ar naudu jūties kopumā? Jā, nu kā jau mēs iepriekš runājām, tu pateikt horoskoties, ka esmu tendēts uz naudu, jā? Jā, piecinieks, piedod to nepateicu, piecinieks principā visus lēmumus pieņem, nu, caur loģiku un caur ieguvumu. Nu, lūk, bet vai tas nozīmē finansiāls, naudiskā ziņā ieguvums? Jo es pilnībā saprotu, ko tu saki par ieguvumu, kad es tā kā piekrītu kaut kādām lietām, ko es daru dzīvē, domājot par kaut kādu ieguvumu, bet tas nevienmēr ir finansiālais. Tā kā domāju par savu ieguvumu, par tavu ieguvumu, par saviem cilvēkiem apkārt, kāda jēgas neko nedara bezjēdzīgi. Tā kā tas, nu, es vienkārši kaut kā to uzreiz izmaļu cauri, kam no tā ir labums. Un, ja tam obligāti, nu, jābūt man labumam kaut kādam, bet, protams, kuram tad naudiņa nepatīk. Kaut kā jau jānomaksā rēķins, bet tad es kaut kā citādāk aprēķinu, cik man šis projekts ir svarīgs. Ja tur varbūt man nemaksā pietiekami daudz, kāpēc es tur, nu, ko es tur daru, vai man tur kaut kā citādāk, vai tie ir cilvēki, kas man tur ir vajadzīgi, tur apkārt, kas man ikdienā kaut kā citādāk maksā, ja? Piecam graudā vai baudā vai kaut kā tā, pieņemsim. Nevienmēr tas ir naudā viss, līdz ar to es tā kā visu esmu aprēķinātājs, un tā var teikt. Jā. Aprēķinātājs, bet tas nenozīmē naudas ziņās, vienkārši aprēķinu, kur, kam no tā ir labāk. Un tad es izvēlos. Tiem, kam būs piecinieks, nu tā kā, piemēram, 5 vai 25 vai 15 tīrais piecinieks, tie būs vairāk uz to tīri nauda. 15? Tas būs 6 kopā, bet tur ir piecinieks. Bet arī tavā pieciniekā tur ir tas, nu kā tu pateici, nu tu bezmērķīgi nedarīsi. Tev tas 4nieks ir, tu bezmērķīgi neko nedarīsi, bet tas, man liekas, ir tik krūti. Tas ir tavs arī, ko tev darīt. Tev tas astotnieks saka, nedodarbojas ar daudz bezmērķīgām lietām, bet atrod kā reiz vienu. Tu neticēsi, bet ir cilvēki, kas dara ļoti daudz bezmērķīgi. Es tieši gribēju jautāt, kas tas, piemēram, būtu bezmērķīgi. Kad tu skrieni, ir, piemēram, citi cilvēki, kuri jūtās kā pasaules glābēji, kuriem ir daudz devītnieku, un viņiem liekas, viņiem piezvana draugs, piezvana tur radinieks vai kas, atbrauc ar palīgā to, un ir cilvēki, kas uzreiz visu pamet, visu metās, tur nomainīt mašīnai riepu, kaut ko tur dārzam. Tā arī nedrīkst, mēs izšķīstam citos, un tas ir kaut kāds, nevis tu nodarbojies ar sevi. Ir ļoti
ļoti pareizi, ka jo mēs ātrāk apzināsimies savu vērtību un nodarbosimies ar savām lietām, nevis pasaules glābšanu. Bet, pieņemsim, nevar būt tā, ka katrs cilvēks uz zemes ir kaut kāda mērķa labad, un citi varbūt ir kāds cilvēks, kurš ir ar mērķi kādam palīdzēt, kādam kalpot, kā pat ir varbūt viņa misija. Ir misija, tā ir, bet ja tiem cilvēkiem, kam ir lemts vai domāts kalpot, viņam jādara, tas ir sabiedrībai, nevis vienam konkrētam cilvēkam visu laiku. Mēs varam, protams, ir kaut kāda izņēmuma, nezinu, tur vecāka pasaules, mums tur, nezinu, krāns saplīsi, jāsataisa ir. Tas ir savādāk, tā ir vienreizēja kaut kāda tīri cilvēcīgi, bet, kad mēs konstanti savu enerģiju, tā ir enerģijas noliešana, risināt citu cilvēku kaut kāda individa problēmas. To nedrīkst darīt. Tieši konkrēti. Jā, bet ir, piemēram, tie, kas kalpo sabiedrībā, ir veseli, ir ugunsdzēsēji, ir policisti, viņiem arī būs, arī starp dziedātājiem, ka viņi kaut ko jau startā dod sabiedrībai. Tas ir viņu tā kā kalpošana, bet ja tu kalpo maksimāli daudz cilvēkiem, nevis vienam, jo tad tu vienkārši sevi. Es tieši iedomājos par... Tu tā saki, jā, nevis tur izsināt citu cilvēku, protams, nabaga psihologu, nabaga psihoterapeiti. Ko jūs darat šajā dzīvē? Es jokoju. Viņi to dara, tad, kad tu kaut ko dari pa naudu, tas ir savādāk. Un te arī ir tā, bet ir kaut arī, kāda... Tur ir bet zini... Bet tā ir profesija. Jā. Bet tad tur ir tas arī aprēķins, ka tu ies, tas būs tieši darbs, tu pelnīsi, tā ir tava profesija, tu pelni naudu. Bet tas, ka citreiz, nezinu, pa draugam tur atskrien tur, ir citi cilvēki reāli, kuri jūtās kā pasaules glābēji. Viņi visur grib palīdzēt, atskriet un visu, un nevis ar sevi nodarbojās, bet iet palīdzēt visai pasaulē. Labi, es negribu arī teikt to, ka es esmu tik egocentriski atzinu, ka es tikai un sev. Tu esi komunikators, kas zina sava laika vērtību. Jā, tas gan ir fakts. Protams, ka man patīk palīdzēt saviem cilvēkiem un apkārt. Bet... Un tad tu nonāc, kā mūsu dzīve izmāca. Dzīve mums iemāca caur kaut kādiem piemēriem. Kamēr mēs neesam sajutušies, ko nozīmē izdegšana un bezspēks, mēs nekad nesapratīsim. Mēs skriesim pa 1000 projektiem. Tu aizskrēji, tu sajūti, kad es īsti nejūtos labi. Kaut kā... Vai ne? Un tas pats kaut vai arī manā pieredzē ir bijis tas tieši, ko tu saka, kaut ko kalpošanu un tā tālāk, bet man tāds labs palīdz vienreiz, tā kā ar tīru sirdi, tā kā, jo tas ir tieši mans mērķis, tā kā es gribu palīdzēt, lai cilvēks jūtās labāk, lai ir forši. Palīdz otrais, trešoreiz, ka tu jau kaut kādā momentā sāc vienkārši saprast. Man ir tā, ka es saprotu, jā, tā ir izmantošana, man kas vispār nodarbojos, zini. Un tad man ātri kaut kā noteikti klikšķi, es tā kā kaut ko padaru, visu noklišu, sapratu, padaru, sapratu visu. Un tā es varētu teikt, jo nav jau tā, ka es nedaru ko citu. Tas ir superīgi, jo saproties, kad tu to izanalizē, un vēl tas, ka tu, kad esi tādā situācijā, tu pilnīgi precīzi saproti, ka tu kaut ko dari, ne to, kas tev jādara. Citi cilvēki atkal turpinās, un uzrakstiet komentārā, kurš ir jūtis līdzīgā situācijā, skries atkal, un tad sākās tas riņķi dansu, tu esi iekšēji neapmierināts, bet tu nevarētu teikt tam cilvēkam, un atkal turpini. Tādā kā hamster wheel. Jā, un tad tu nesaproti, kāpēc tavā dzīvē notiekās visi tādi notikumi, un nekas, redz, ir svarīgi tos atpazīt un pateikt nē, starp citu tas nav egoisms. Iet savu programmu, nevienu neapbižot vai ko, bet iet savu programmu un pateikt nē, tur, kur tu vari dot atkal kaut kādu magnu, tev uzaicinās, nezinu, atnāc mums, Nenci, mums tur vajag gribētos kaut kādā labdarības pasākumā, kur tu mums tā kā dzied. Tā ir forša platforma, tas ir forši, tu dod kaudzēji cilvēku šīs te emocijas, un tādā veidā tu atkal gūsti plusiņu. Man ritīgi svarīgi ir tas emocionālais atdeva atpakaļ. Tobiši, kad es gan izlādējos, bet tajā pašā laikā es ļoti daudz iegūstu no citiem. Jā. Tad, kad tu teiksim, ja tu esi super komunikators, tu būsi 2 dienas mājā, un tev viss tas jau būs tāds man vajag cilvēks, man vajag satikt. Zini, man citreiz liekas, ka esmu ekstraverti, introvertais.
Jo man ir tā, tad, kad esmu cilvēkos, man ir tā runāšanās, bet es baigi ātri izlādējos. Es nezinu, varbūt tas savu vecumu nāk, varbūt tā enerģijas kapacitāte arī ir tā kā sarūk ar laiku. Bet kaut kā, jo es vairāk es kaut kur izmuldos, tad es kaut kā ātrāk piekūstu, un tad man vajag... Kādreiz varēju vispār kā neapstājoties, bet tagad es tā kaut kā jūtu, ka man, es izrunājos, es pat 3 pasākumiem vai 3 dienas kaut kur nostrādājums, man tagad vajag bišķiņ nevienu neredzēt, es gribu tieši nedarīt neko, es gribu taupīt savus vārdus. Es smējos par to, ka es taupu savus vārdus. Līdz ar to, tad atkal vajag savesaļoties, pieņemsim, ja tā var teikt. Uzlādēties, jā. Un tad var atkal lietas pridzināt, ka nav tā, ka bez limita tā enerģija ir. Bet, klausies, tev ir tāda situācija, man jaunībā tā bija, un es neteicu tikai jaunībā, citreiz arī tagad, ka tu kaut ko runā ar cilvēkiem un izstāst kaut ko vairāk, kā tu gribēji teikt. Ai, taču visu laiku. Protams, es arī par kaut kādu sponsoru pasaku. Man būs tāds sponsors, un pēkšņi tas sponsors nav, vai vēl kaut kas. Un liekas, kāpēc es to pļāpāju tagad? Tas ir baigā. Šī ir mana tāda mācība turēt pa kaut kādām svarīgām lietām, turēt mēlē aiz zobiem, un citu arī kaut ko izpļāpāt savu personīgu, kaut kādu, ko tu ļoti tā kā ceri, gaidi uz to, un tu jau kādam pasaki, un tas man strādā pilnīgi 100%, tātad man tas nebūs. Nenotiek, jā, es arī esmu šitā te apsitusies kādreiz, tagad es ar tā baigi taupu, un nesaku līdz pēdējiem, ka tas notiek pat tuvākajiem, nē. Jā, pat tuvākajiem, nē. Vispār pat tuvākajiem, nē, es nezinu, esmu ritīgi par enerģijām, un man tāda sajūta, ka jo, es nezinu, nedodies izstāst kādam varbūt nepareizam cilvēkam, kurš varbūt liks negatīvās kaut kādas enerģijas ies augšā, un tāpēc arī varbūt neizdodas kaut kas. Labi, tā arī. Jo īstenībā tā ir kaut kāds tā kā tev sapnis, ir tava enerģija, kā es arī teicu pirms tam, kad tad ir tā otra tavu projekta enerģija, tad ir tā trešā enerģija, un viņa kaut kādu citu vispār kaut kādu pavērsienu, un tas vairs vairāk vispār nenotikt. Jā, līdz ar to, tā kā, es nezinu, kādam varbūt tas strādā, atkal no otras puses paskatos, man nav tā, ka es visu skatos no vienas šautnes, tā kā kaut vienu lietu skatos no miljonu šautnēm, no visām, kas jau iespējams ir, un viena varbūt atkal, jo tu vairāk par to runās apkārt, jo tev vairāk, tu viņu piemanifestēs, jo tu citiem iesēs šo domu galvā, tad kāds par to vēl domās, tad būs jau 3 stariņi, kas iet uz visu augšā un domā par to tavu lietu, tad, to tavu sponsoru, piemēram. Palaista, tad jā. Tad tu vari pulcēt, lai tas viss tikai uzņem apgriezienus. Klausies, es tev svarīgu lietu nepajautāju par tavu piecinieku, no apziņas skaitli. Tu mēdz apvainoties un dusmoties? Šis labs jautājums, jo stulbi būs droši vien teikt, ka nē, jo, varbūt izklausās neticami, bet es dusmas saskatu kā tādu vienu baigi beziedzīvo lietu. Protams, tā ir fundamentāla lieta cilvēkam, kas ir jāizdzīvo un nevajag viņu apslēpt un tā tālāk, bet es zinu, es to vairāk tādā ziņā domāju, ka ir cilvēki, kas reāli dusmošanās pat uztver kā darbību un vēl paildzina un vēl tā kā tās dusmas uznāk, tu iekūņojies viņās un tu dusmojies ilgi, man liekas, tas tik toksiski ar ķermenim, tā kā tādā žultī visu laiku dzīvo iekšā. Tas, man personīgi nestrādā. Un man šķiet, ka tas vienkārši indē savu ķermeni noslīdz ar to, mums tā kā noķer kaut kādu dusmu sekundi, kas notiek tajā momentā, viņu piefiksējam, tāds, ka es sadusmojos. Tāds bija, forši, laižam vaļā. Līdz ar to es nevaru teikt, ka es nedusmojos, bet es nedusmojos tādā, tā skaļākā izteikti. Skaļi un ilgi un globāli. Jo, kā vispār kopumā ir tavam skaitlim tas raksturīgi. Dusmoties un tur ir tas jāiemācās tā kā, to, ko tu visu tādu pateici, tieši tā arī to visu. Jā, ir, arī atceramies, cilvēki domā dažādi, mums katram ir savs domāšanas veids, vieni domā tā, otri, citi ir ļoti jūtīgi, ja tu kaut ko pateiksi. Un citreiz mums arī ir tāds, citreiz mums kāds kaut ko pasaka, un mums ir tāds, ko viņš tur atceries kaut ko pasaka, un tieši trāpa tā, kad pilnīgi ar bombu papieru, un tu nevar no tās domas tikt vaļā. Kāpēc viņš man to teica? Bet, zin kā, es tagad tādu tinu vēl bildi, tā kā plašāku. Dusmošanās ir viens, bet tu teici aizvainojums un apvainošanās, vai ne? Jā. Tā ir cita bišķiņa lieta. Jā.
To gan es varu teikt, bet drīzāk nevis, ka es apvainos un es ar tevi tagad vairāk nerunāšu, tā nē. Bet drīzāk, kad es spēju, tagad esmu ļoti emocionāli, tādā ziņā esmu diezgan tā kā spēcīga un tādā ziņā stabila, bet kaut kur iekšā man ir daudz visādas tur ekspektācijas par lietām, ekspektācijas no cilvēkiem, ko sagaidu, un tad man var viegli aizvainot tādā veidā, ka nenotiek kaut kas, kā es biju domājis, un tad es tā kā paņemu to pie sirds. Bet nav tā, ka es to izrādīšu, nav tā, ka es tur tagad, es ar tevi nerunāšu vai kaut kas tāds, absolūti nē. Drīzāk vienkārši tā kā saskumšu. Un tā gan var būt bieži, nezinu, ka neuzaicina kaut kur, piemēram, man nav visur jābūt kaut kādiem. Ir draugi, piemēram, kas grib savā kaut kādā starpā, un tad redz, viņi ir bez manis aizbraukuši. Man likās, ka viņi ir man draugi, un tas ir tas, kas man iekšēji runā. Un kas tie ir man draugi, kā man neuzaicināja, tad otrais uzreiz tas, sauc savu piekto prātu, pieņemsim tēvs, nu tas jebkuram, labi, piektās, sestās prāts, whatever. Tas uzreiz man tajā sarunā dod pakausinos arī, kas teica, ka tev kaut kur jābūt, kas teica, ka tev visur jābūt, zini, sēd mājās, un ja tev tur nav, tad jābūt, tev nevajadzētu. Līdz ar to tas tā diskusija kaut kāda notiek. Bet, tas pirmais kaut kāds ir, kad es mēdzu to ņemt komunikācijā, ka tu tur neesi klāt, tev ir svarīga tā komunikācija, un kā tagad tu tur neesi klāt. Man liekas, kā tad tagad es viņiem vairs nepatīku, vai kaut kādas tādas lietas, vai kā tu neizdarīji to un to, vai tu nenopirki to un to. Es to neizrādu uz āru, bet tie procesi manī norit. Jā. Tā aizvainošanās, kas pa visu kaut ko aizvainojos ātri. Jā. Tas mazāk kaut kādām lietām, bet jo man tās ekspektācijas pieviļ. Tās ekspektācijas, jā, tev tas ir tā kā... Jo es pieķeros visu kaut kam ātri, un tā kā esam atvērt, līdz ar tos tā kā iedod visiem, un tāds, tu arī draugs, esi draugi forši. Bet tad kaut kur kādos momentos sanāk aplausties bišķiņ. Aplausties. Jā. Bet tas nekas tāds. Bet tā ir dzīves pieredze. Tu atkal tā kā pētīsi, vētīsi. Tā, mīļā mana. Jā, šī bildīte Ekvadori. Jā, šis tev bija jaudīgi. Kā viņi tevi atrada vispār? Kā viņi mani atrada? Kā viņi izdomāja, ka tieši tu tur esi iedaries? Man Aivis zvanīja vienu dienu. Un tad piedāvāja. Īsumā sakot. Tas arī, protams, smieklīgi kā tur viss notikās, bet īsumā sakot, piesanīgi piedāvāja. Pateic, ko mums vajag meitenī, kas tur... Tā ir atmosfēra. Jā, vispār, godīgi sakot, tur laikam sākotnējā doma bija, kad paņemt tādu meitenīti muļķīti, kas tur stulba un kaut kas tās, tur blondīnīt, tur tāds beigās nenotiek. Nošakēts, kā jūs tur ejiet pa tiem dubļiem un tādu. Jā, ka beigās, šī tādu gribēju, tā nebija, tā nenotiek. Tā nebija. Kā ne? Sapratu, vēl ko es nepateicu, tad jau tiešām mēs virzamies prom no tava apziņas skaitļa 5, bet tev ir ļoti laba humora, arī tiem cilvēki. Humorīgi un harizmātiski. Lūk, piecinieki. Man nav bijis daudz raidījums, starp citu par pieciniekiem, tāpēc šis būs kaut kāds svaigums mūsu numeroloģijas spēka programmā. Lūk, kas tev šeit, kas tev vēl nenormāli piestāv, ja mēs pavirzamies tālāk uz realizācijas skaitli 4? Kas ir saskaitot tavu apziņas skaitli kopā ar misijas skaitli. Tā, un tad pastāst, kas ir šī apziņas skaitlis. Apziņas skaitlis ir tas piecinieks, un misija ir 8. Jā, 35 ir pareizi, 35 un 8. Jā, 5 plus 8 mums ir 13. Piedod, kur tas 35 izrāvās tad, no Tad, kad kurienes? tu visu saskaiti kopā. Jā, atceros, jā. Tā tev aiziet uz 8 caur 35, tātad 5 plus 8, un mēs nonākam līdz 4. Tas ir 13, ir 4. Mans skaitlīts, lūk, redzi? Jā. Un tur man mēs saprotam, viņš sev caur no Ekvadoras jau saprat, šī ir mana meitene. Klausies, tev visu dzīvi tātad tur ir deva iekšā radošuma, un tev vienmēr gribēsies izpausties radoši. Tur ir tas inovatīvā domāšana, kaut vai tu pieminēji par balss maskāt, tagad tu tur piedalies, man tad vajag tā. Tur konfeti un tas un šaus un vāna un viss. Tieši tā, kur labs tikai viena pat, viņiem tur vajag kārtīgs safāri, kur labs jau nav safāri. Bet tev vajag visu zvēru dārzu. Lūk,
Par to tu tādā ziņā nedomā, ka tev, nezinu, izveidosies tā mūziķis karjera, bet ka tu vēl kaut kādus projektus vienmēr jāizdomā sabalansēt, kā to visu, bet tev būs tas radošums visas dzīves garumā, radīt kaut ko jaunu. Šeit tāds smuks teiciens, ko es varu pateikt, tad, kad es studēju akadēmijā. Man baigi kiloja nost tas, ko es studēju. Es tur biju vispār, es teiktu, tas būs skaļi nelaimīga, bet es nebiju baigi priecīga arī. Es studēju teorijas, kas nav radošais. Bet es tur gāju ar domu, ka būs radošais, beigās sajauc programmas un tad nostudēju kaut ko, ko es vispār negribēju studēt. Bet, un tad es atceros, es ļoti kā vakardien atceros, es stāvu 15. trolejbusā, netālu no centrālās stacijas, centrāla tirgus. Stāvs durvis starpā, zvanu tētim, raudu. Viņam tāds, kas ir, nav tā, ka mēs baigi tēti tur dvēseliski runājam vispār dzīvē, bet šis man ir iespēdēs atmiņā, jo tā bija tāda īpaša reize. Un es viņam stāvu tajā durvis starpā un raudu un saku, tēti, es nezinu, tas bija, man liekas, 2. kurs vai 3. no 4. Un saku, tēti, es nezinu, cik es ilgi, man liekas, ka man ir jāiet prom no šeit. Viņam tāds, kāpēc, taču, iesāc pabeidz. Jā, es zinu, es vienmēr visu iesāku pabeidz, bet šis man vienkārši galina šis man vienkārši, manu radošumu, tā kā es tik sen neesmu neko darījusi, man tik tās teorijas, es nevaru vairāk, viņam tāds nekas paciet. Es saku, bet es negribu, lai man šis pazūd. Un tad viņš man pateica tādus ļoti smukus vārdus, kurus tā kā noslaucīja asaras. Nē, tev taisnība. Viņš man pateica, to, kas ielikt šūpulī iekšā, to tu nekad nepazaudēsi. Labi, tu tagad to nevar darīt, un varbūt tam kādā posmā pārēs no tehniskā un teorētiskā, lai pārēt atpakaļ uz radošo vajadzēs laiku, varbūt, bet tu nekad nepazaudēsi, un tas var būt par jebko. Tas nav tikai par radošumu, nav manā tieši gadījumā, bet tiešām, kas cilvēkam šūpulī ielikts ir, to tu nekādā veidā nepazaudēs. Jā, un tad tas bija tieši par to radošumu. Tad es nevaru vairāk šito. Man liekas, ka šis man galīgi nost. Tu pabeidz? Jā, es pabeidzu. Un tētim paldies. Tētis veiciens. Paldies, tāpēc kād, iedomājies, ja tu nebūtu, tev tas radošums ir, tētis pateica maģiskus vārdus, tas, kas ielikts šuplī, to tu nekad nepazaudēs, bet iedomājies, tavam skaitlītim ir klupšanas akmens, pamest pusiesāktu. Un iedomājies, tu iedotu sev zaļo gaismu, šitas man tagad sagādā grūtības, nav mana tēma, es viņu pamatīšu. Un tā tomēr tev ir nevis jāiemācās caur to, tu iespējams arī pavirzījies kaut kā savā apziņā, kad tomēr es esmu iesākusi, es pabeigšu to. Tu nekad nezini, kurā brīdī šis diploms tev nospēlēs ļoti lielu lomu. Nezinu, tev varbūt 35 gados. Nezinu, varbūt kaut kādā Holivudā vai kaut ko tu tur būsi radošā. Jums tad jau Holivuda, kā saka, Oskari šeit tiek doti. Mīļā, no tavas mutes Dieva ausī, kā lai saka. Tā notiksies. Bet runājot par to nepabeigšanu, šeit es varu piemetināt, ja tā var teikt, to, ka tur nāk mans aprēķins iekšā. Man ir mode, ka es kaut ko iesāku un nepabeidzu, bet tas ir par lietām, kas man nešķiet svarīgas, varbūt. Tā kā, es kaut kāds tur savus, sudoku Mīkls risināju, labi ir šodien, labi ir nepabeidzu. Tas ir viens. Tad vēl jāskatās, kas ir kaut kāds, varbūt, psihiskās slimības cilvēkam, kas ir man. Kas ir tas ADHD, kas ir tieši pa visurien, ka visu kaut ko un tev haus galvā, un tad ir arī tas OCD. Kas ir, ka tev vajag kārtības, un tu nevari tā kā nepabeigt. Un līdz ar to tās kaut kādas daļas manī visu laiku rīvējās, un tad tas tiesnesis, kas tas ir tas aprēķinātājs no sērijas. Kāda jēga man šito darīt, cik liels man ir tas ieguvums. Un runājot tieši par to akadēmiju, es nebūtu tāpat nevienā gadījumā aizgājis prom no turienes, jo man bija pārāk liels likums uz spēles. No sērijas man bija tāds, es jau esmu 2 gadus no dzīves šeit nomācījusies, ko tur vēl piemācīties, vēl 2. Tad jau paiet 3, jau 3, kur vēl, zinu, labi, izķerpīšu kaut kā vēl to gadu. Bet tādā ziņā tas ieguvums no tā man bija daudz svarīgāks. Ja es nesaskatītu ar nekādu jēgas, to, protams, nedarītu, un es to varētu tā kā aiziet prom, ja tam tāds, liekas, lieka enerģijas tērēšana kaut kāda, bet šajā gadījumā, tur bija tas mazais aprēķinātājs iekšā, kurš neļāva. Tāpat arī par citām lietām, kas man liekas ļoti svarīgas un ieguvums ir,
pietiekami liels, lai es tērētu savējo enerģiju un savus kaut kādus resursus, tad es viņus pabeidzu. Bet ir arī vēl tas, ka, es varu pabeigt vēlāk. Kaut kādas lietas, kaut ko iesāc, kaut ko tur pašu, kaut ko paglazno, man tur izsit no domas ārā, labi, ir tā kā aizvien, es pabeigšu vēlāk. Un tad ir tas, ka tu nevis apzināti nepabeidz, bet es pabeigšu vēlāk, kas nekad nenotiek. Tad paliek viss pusratā. Jā, man ir bailes apcitinoši tā pabeigšu vēlāk. Uz maniem tas nestrādā. Es varu tad pavisam, es drīzāk piekoptu to tehniku. Es esmu pārāk slinka, lai to pēc tam dubultā darītu. Tā es labāk tagad to izdaru, patīk, nepatīk, bet es saprotu. Īstenībā ir tā, ka beigās, ko mēs dzīvē esam caur kaut kādu piespiešanos gājuši, bet esam ieguvuši, tās kaut kādā brīdī nospēlē ļoti svarīgu lietu. Man arī bija tāds, es nezinu, kādā mistiskā veidā aizgāju iestājos maģistrās 26 gados, un tam man vienā brīdī uznāca arī besis, tāpēc, ka tur bija jāiet izrādās katru vakaru, un es katru dienu ar sevīm tā kā tirgojos, kāda vēlna pēc es te atnācu, man taču to nevajag, es esmu Un tad bija tā, ka es vadīju startautisku kompāniju Fox International Channels, un viņi man prasa, kāds jums ir dokumenti, un es saku, man ir MBA, startautiskais biznes, un šie pa visu tur, viņam vienmēr, ka tur tie welcome on the board, viņi tur tieši un iedomājieties, mums ir cilvēks, viss tur labākais Latvijā, ko mēs varējām atrast, un es domāju, redz, tev šitā brīža, kur uzreiz mani to ļoti, ļoti cienīt, tā, ka man ir ļoti atbilstoša izglītība, starptautiskā ekonomika un biznes un MBA grāds. Un tad man sanāca liela pašaklāma, bet es gribēju vairāk par to teikt, ka nav tā, ka tu izdari kaut kādu lielu lietu, un to tu nekad neizmantos. Tā nebija. Tu patiesībā esi tā, tu esi izgājis caur kaut kādām grūtībām, un tu piesaisti jau kaut kur tu šīs zināšanas, šīs prasmes varēsi piesaistīt, jo tā arī bija pielietot. Es pabeidzu tos maģistrus, un principā pēc 3-4 gadiem es gāju jau tur strādāt. Tajā, saproti? Tas kaut kā sajiet noteikti ar to manējo filozofiju, ka viss notiek ar iemeslu, pat sliktās lietas dzīvē, kas tev šķietam liekas, ka sūdīgi, viss kāpēc ar man tā notiek? Jā, ar tev tieši tā notiek, jo tev kaut kas no šī ir jāiemācās, un dzīve iet tikai uz pozitīvo, un lai gan tev šķiet, ka tagad kaut kāda slikta lieta notikusi, tas ir uz labu. Un tāpat arī kaut kādas, vienkārši lietas, ko dzīvē dari, tas nedara dienas beigās kaut ko bezjēdzīgi. Tu nevar zināt, vai tev pēc 5 gadiem kaut kas tur uzjundīs uz augšu tajā tēmā, vai pēc kāda laika. Jā, un vēl es sapratu vienu lietu, kad pa visām lietām, jo mēs būsim vairāk, pateicīgi, jā, bija slikta diena šodien, tur tas nepatika, tas nesanāca, bet es centos, es varēju varbūt labāk kaut ko, bet tur, kur mēs tā kā izjūtam šo te pateicība arī par šo mācību. Mums kaut kā tas viss vienmēr, man liekas, kaut kā tas visumam, tas tā kā norezonē, un viņš saprot, ka šo cilvēku ir vērts strādāt, sadarboties. Man tiešām es to izjūtu ar šo cilvēku vērts. Viņš saprot, ka nav tikai tur, mums ir tikai ballītes, mums ir tikai izpriecas, un tā mēs veidosim sev par fantastiskām personībām. Kā reiz mēs tieši kā dimantiņi arī slīpējamies. Tā, mīļā, ķersimies tūlīt klāt tavam būtības skaitlim, bet tagad ieejam mazā reklāmas pauzītē un turpinām. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Mēs esam apakaļ ar jaudīgo Nansiju. Un viss mums notiekās nenormāli jaudīgo ar globālo Nansiju. Mēs pēc laikiem kaut kādiem gadiem patīsim atpakaļ bildi un redz, ko tā numeroloģi teica. Jā, nevar zināt, kas tur būs pēc tiem gadiem, ja būs otrs grāvis kaut kāds. Tev! Kā tā meteļa šitā varēja pa burbulu aiziet. Pasties, tev viņai tāds potenciāls bija šajā gadā, bet pasties, kur viņi ir tagad. Tu labi izmali to iepriekšējo gadu. Mēs tūtāsam pieķersimies. Kas mums ir vēl jāizrunā? Mums ir jāizrunā tavs būtības skaitlis. Un tu atkal grozies vai nē, tu izēji uz ļoti jaudīgu skaitļa uz astotnieku.
Vēl viens astoņnieks. Un vēl viens astotnieks. Tātad tavi 4 skaitļi, tavi lielie, tavas personības raksturošie skaitļi ir 5, 8, 4. Kur tas radošums? 8. 5, 8, 4, 8. Jā. Nu, un kur tad tas tagad šis pēdējais astoņnieks radās? Atkal visu saskaitot kopā. 13 plus 4. 13. Tur atceries, bija tas 13 plus 4. Ir kopā Es neesmu klāt 17. tas jau Mums bija 5 plus 8 ir 13. Jā. Tad tur sanāca 4. Tu Jā. atkal to pašu skaitlī pieskaita klāt. Nu tā numeroloģijā mēs te kaut ko visu. skaita. Kaut ko mēs te vāram. Paskaita. Labi, pēc tam es palasīšu. Viņas visus tur skaita kopā, un tu atkal nonāc uz skaitli 17 īstenībā cauri. 17 es esmu zvaigzne. Tā tu domā arī. Bet nav tā obligāti, ka tu tā domā. Tur ir daļa, kas tā domā. Bet tu tā jūties, tu esi. Jokoju. Jā, tu esi. Un vai arī tev ir nepieciešama atzinība? Vai tev ir vajadzīgs kaut ko darīt, kur tu iegūsti atzinību? Bet tavā tajā astotniekā, ka mēs iegūstam viņu kopumā. Kas tas bija par ciparu, kā viņš saucās? Būtības skaitlis. Būtības 8. Un tas ir, ka man atzinība vajag. Tur arī ir atzinība, bet patiesībā tur ir tā, ka tev ir ļoti liels potenciāls būt materiālajā pasaulē un ir gūt tiešām panākums, pelnīt labi. Ir kāds cipars, kuram tas jau ciparā DNS ierakstīts iekšā, ka nav tavs, nebūs vecīt, ko tu tur Ar tām naudām ir, ja nav. Ne, bet cipars, es domāju, ir kāds cipars, kuram ir jau paredzēts, ka viņš nav nekāds ne popstārs, ne globālais, nekas. Jā. Un ka nekas tev tur nebūs. Tas nav tā, ka nebūs. Katram ir kaut kādas iespējas, bet, piemēram, ir cipari, kur ir uz kalpošanu, vai pieņemsim, ir sievietes. Es tā arī, es pat agrāk apskaudusi viņas savā ziņā. Ir, teiksim, sieviete, kura jūtās ārkārtīgi laimīga, tikai tāpēc, kad viņa ir izveidojusi ģimeni. Viņai mīlošs vīrs, viņai ir savs mazulīts, un tas ir viņas lielākais dzīves piepildījums. Un tiešām tā ir. Un es agrāk, man tas tā nav. Jā, man vajag vēl kaut ko, man vajag pašrealizāciju. Es mīlu savus bērnus, es mīlu savu ģimeni, viss man ir kārtībā, viņi man ir pirmajā vietā, bet man ļoti tikpat svarīgi ir savu pašrealizāciju, darīt kaut ko. Un te ir tā starpība. Citi būs ļoti izteikti uz naudu, un citi būs tie, ka viņiem var būt naudas skaidrs, un viņi būs ļoti noliedzoši pret naudu. Oi, nē, naudu pelnīt, tas ir kā saka, gribēt naudu. Kurā momentā tev ir tas pats naudas cipars, bet tu esi gribētājs vai noliedzējs? Bet redzi, nezinu, tad tev beigās patīk tā nauda, vai ne? Mums jāatzīst. Kuram tad viņa nepatīk? Kuram tad viņa nepatīk, bet tas... Bet ir citi cilvēki, kas koķetē ar sevi, viņi to saprot, bet viņiem ir... Tepat īstenībā arī tavā aprakstiņā būs rakstīts, tas ir pat kaut kādai daļai normāli. Ir citi, kas jau mindsetā ir domāšanas veidā tādi biznesmeņi, ir tādi. Ir citi, kuriem ir tā vadīšana un naudas pelnīšana, bet viņi visu laiku tādā koķetēšanā, bet būs ap tiem 30, 40 gadiem viņi apzināsies, ka viņi grib to naudu. Es arī esmu tiem koķetēšanas, ka man jaunībā, man patika arī biznesa tās lietas, viss man ļoti, ļoti padevās, bet man kaut kā vienmēr likās, tā pieprasīt, ka man ir jāpelna, tas tā kaut kā, nav pieklājīgi. Tagad es stājies, es būtu kādā projektā, tā es saprotu, katram ir tas savs novērtējums. Es saprotu, ko tu runā, jā. Lūk, man redz, kā tu mums esi krāšņa, skaista. Man patīk tavs radošums. Man zināms, patīk tevī, tu esi kā hameleons, es tajā pieciniekā arī. Tu var būt, tu kā reiz esi viens no tiem, kas var būt jebkas un jebkā. Teiksim, tu izdomā, vai šitā es tādu būšu. Protams, ne jau tu aizies, tad būs ķirurgs, bet tu vari kaut, tur ir tas komunikācijas prasmes tavs ļoti neizmērojamās. Augstākās virzotnes, jā, tā ekspedīcija bija forša. Domāju, cik tu daudz esi savā tādā jaunībā, nezinu, cik tu biji vecs, tur 25-gadīga? Jā. Kaut ko tādu piedzīvoja, iedomājies? Jā, tas vispār, tas skatās viens no pasaulē augstākajiem vulkāniem, tagad jau man tā jāsaka vispār, es teiktu,
pasaulē augstākais aktīvais vulkāns, bet tur apstrīdām šīs teorijas, protams, bet mērot no ekvatora, no zemes kodola. Bet, jā, tas bija tāds, laikam, priekš viņiem arī ļoti liels retums, ka vispār jāņem vērā tas, ka man absolūti nebija nekādas priekšzināšanas, man nebija nekāda fiziskā sagatavotība, man nebija absolūti nekas, es tā kā esmu, man liekas, vismazkustīgākais cilvēks, ko es vispār zinu savā... Ko vulkāns ir saticis. Ko vulkāns ir saticis, tieši tā. Un izdzīvojis, jā. Un es to reāli izdarīju, meitene, tik jauna, bez nekādām zināšanām, un vienkārši iedevu kaut kādu metālu omekņu, ņem kāpus, pastījos, kas tas tāds ielika somā, un vienkārši aizgāja kaut kā ar zobiem turoties, uzrāpos. Un nonāca lielā, un visiem tiem gidiem bija tāds, ak, Dievs, kas tu pa monstru, mēs pat nezinām, vispār mūsu šī vulkāna vēsturē ir kāda meitene bijusi, ka viņi jau pat sāka paši, tur daudz tie gidi sāka cilāt un neatcerās nevienu atgadījumu, ka būtu tik jauna meitene bez nekādām protams, kaut kāds tur tieši alpīnists un tur kliņškāpēs un jāda, varbūt jā, bet tāds, ka vienkārši maz tāds Anžīs kaut kāds atnāk un tur kaut ko, labi ir kaut ko. Tā nav bijis, un man liekas, ka noteikti man nav šādi dati, bet es nekur neesmu dzirdējusi, un esmu meklējusi un lasījusi un interesējusies, ka Latvijā izskatās, ka varētu būt vienīgā vispār, kas ir pieveikusi to vulkānu. Cik krūta pieredze. Es nedaudz tevi apskaudu. Tieši tu tāds stāstījis pilnīgi. Es vēl atceros to bildi, tā kā attinu to video, kā jūs tur gājāt. Bet, protams, kaut kādas momenti, ka jūs tur aizbrauciet, tur sāka lieti, vēji, sniegi, kas tik tur nav, tad tu atkal tā saproti. Jā, tas nav tāds, tur jābūt ļoti izturīgam. Es nezinu, vai es tā emocionāli būtu tik izturīga, starp citu. Mani var pateikt komforts, es esmu komforta mīļotāja, bet, tu esi uz action. Lūk, ejam tālāk. Tā, kas mēs tad desas spēlēsim? Mēs desas spēlēsim. Atceries, bērnībā spēlējām jaunībā. Tavas desas izskatās īstenībā labi. Patika. Labi. Jo tavām ir pasuda. Viss tik labi, ka pilnīgi pazūd. Tā pagaidis uzkār. Mums ir uzlika apakaļ, bet vienmēr sakot, ko mēs šeit redzam? Atceries, kā desās bija? Atceros. Jo aizpildītāks laukums, jo tu vienmēr tas, kas pirmais sāk, viņam bija lielāka šanse ātrāk aizpildīt un vinnēt. Tur bija ļoti svarīgi. Līniju kaut kā. Jā, tu esi tas foršais vēl jaunietis, kuram ir diezgan labi aizpildīts. Viss tev tur čik bišķiņi mēs piekuriģēsim, pie kā tev piestrādāt, bet principā tūlīt mēs ķersimies klāt. bet tā ir, ka, teiksim, 2000. gadu bērniem, viņiem tie laukumi ir, viņiem, piemēram, ir tur 1-1-1, teiksim, baigā līderība, es saprotu, es esmu baiga līderis, bet ko mēs šeit redzam, tā kā skatos, man tāds esam uzvarējusi kaut ko, jo tāpēc, ka man ir pa diagonāli liksim, bet man tas neko neizsaka. Kas ir 99, 82, 1, 1? Te ir salikts kopā tava dzimšanas dienas datuma enerģijas. Tev ir tavās dzimšanas dienas skaitlī 3 vieninieki. Tev ir tev 14. Tad tev ir mēnesis decembris tur vieninieks un ir no gada vieninieks. Labi. Jā. Lūk, un te ir, ja ir vienā lauciņā, kā tev 3 vieninieki, tad tu esi spēcināta, tev ir enerģija tieši šajā te, un tātad vieninieks mums atbild par līderību, un tu esi tas cilvēks, kurā ir paaugstināta līderības enerģija. Tev vēl ir, es esmu arī, man citas zvaigznes arī ir, personības bijuši, tev ir tā, es uzskatu tā, ka tas ir ļoti krūti, ka ir tie vieninieki. Jo tad, kad tev kāds pateiks dzīvē, ko mums bieži nosit no kaut kāda mūsu kursa apkārtējie cilvēki, bet kad tu kaut kādu kreizi ideju izdomās un tev pienāks klāt, zini, Nancy, tas nestrādā. Nancy. Tu teiksi, Nancy, es jau ārzemnies, es jau kā pie Amerikā, Jā, Nancy. mēs esam populāri pasaulē, slaveni, tu var teikt Nancy. Tu man esi Nancy. Mēs esam nākotnē, jā. Jā, mēs esam nākotnē. Un tev nepateiks, Nancy, šis nestrādā, tas tu te kaut ko esi izdomājis. Tu pateiksi, ejiet jūs bekot, tev nestrādā, un tu dabū zinās, kā to izdarīt. Tev ir 4, tev 5, tu sakomunicēs, ir, tev 4. Kas ir 4 kruti? Tu māki plānot, un tu zini savus mērķus. Principā tu zini, tevī ir jau tā atslēga, ko tu zini, ko tu dzīvē gribi darīt. Cilvēki, principā, kas ir mūsu viens no mīnusiem, rakstiet lūdzu komentārā, kā jūs uz šo skatāties, bet
ko es visvairāk praktiski risinu savās numeroloģijas konsultācijās, atrast, ko cilvēkiem darīt. Cilvēki tiešām nezina, ko viņiem darīt, bet tev šis te jau ir iekšā. Es zinu, ko es vēlos, un tajā iksiņā tur būtu jābūt septītniekam, un tur... Kāpēc viņš tur nav un kā tu zini, ka Tev tur viņš ir jābūt jāizpilda. Tā ir ātrās realizācijas līnija. Nu, es vispār tagad ieraudzīju un saprotu, par ko tu runā, un es sasmējos, ka tā kā tie iksiņi ir tukšumi, ka beigās es beig tikko teicu, man ir diagonāls un uzvarēs, neko es neesmu uzvarējis. Bet tev ir ļoti labi. Tev ir principā gandrīz vai komunikācijas līnija. Tajā diagonālē tas vidējais piecinieks, bet tā kā tu zini, tev varbūt tāds tīrais piecinieks nav, bet tu esi apziņas skatlī pieci. Kā tu zini, kas zem tiem iksiņiem, kas tur ir? Tas no numeroloģijas, te mēs tā viņu smuki saintegrējām kopā, bet tad pirmā apakšā līnija 1, 4, 7 ir. Es zinu, ko es vēlos, un tev ir precīzi darbības jāsaliek, kā to sasniegt. Tad tas piecinieks, kas tev trūks 2, 5, 8, tā ir materiālā pasaule, un tev, principā, sapratne par cilvēkiem ir, un līdz naudai tu arī nonāks. Piecinieks attīstās viņu caur komunikāciju. Nu, tas tev ir. Tev tas viss ir. Un augšējā māja ir zināšanas, ir gudrība. Tur ir 3, 6, 9. 9 tev ir spēcinātā jautā. Tad tev ķermenī arī daudz cilvēki ir, kas ir 2000 bērni. Viņiem citreiz, kāpēc viņi ir tādi apātiski un viņiem nav ķermenī enerģijas. Viņiem nav aizpildīti, teiksim, 9 vai 8 vai 7 lauka, kas ir tieši šādi, ja mēs skatāmies, tā ir mūsu ķermeni enerģija. 3, 6, 9 ir dot kaut ko sabiedrībai, un tur tajā sešniekā, kas ir, es teiktu, viskrutākā lieta, kas mums arī ir jāiemācās, ir baudīt dzīvi. Tātad arī, ja tu jūties sagurusi, tā skaitā tu arī nemāki kaut kur māki baudīt dzīvi, bet kaut kur mums liekas, jāizdara vēl tas, kaut kur vēl jāizskrien, un tikai tad mēs varēsim. Jo ātrāk tu sāksi baudīt dzīvi, jo tu būsi laimīgāk. Bet baudīt dzīvi, tas nenozīmē, ka mēs ejam, tur arī cilvēki nesaprot citreiz, ka mēs ejam pa krogiem un uzdzīvojam, bet baudīt dzīvi ir tas, ka mēs daram ar lietām, kas mums piepildā, ka mēs izvēlamies nevis tur skriet projektos, bet tieši otrādā, ka dot sev relaksāciju, kaut kādas meditācijas, kaut kādas sievišķīgās lietas, arī starp citu, kas ir virknei sieviešu, ir. Tu neesi vīrišķīgais skaitlis, bet 5 arī nav super sievišķīgais skaitlis. Arī interesanti. Tāpēc man droši vien arī ir tas viss pa vidam, kad es tā kā man vispār vairākas reizes, un arī vecāk kādreiz nosodīšu, tā kā mazs puisis, tā kā mazs zēzģērbēs. Un tad ir tas, ka es varu kaut kādās dienās saģērties tur ekstra sievišķīgi, un ir dienas, kuras vienkārši pēc mazs puikas izskatos. Un tad ir kaut kāds šitāds, ko tu pat teici pa vidam, kad ir kā vīriešu žakete, bet kaut kāds krakls, un tad ar gradziniem tu uztais kaut ko to piecinieku. Jā. Tevī tas tā māksla. Kurš ir sievišķīgais? 2 un 6, tie ir mākslas. Divnieciņš tev tur ir viens. Jā. Sešnieks ir. 2 un 6 tie ir sievišķīgie, katrs ir pa savu, bet savukārt tie vīrišķie, tās sievietes būs tādas arī, kas gribēs dzīvē tā kā pašas realizēties, izteiktāk. Man jautājums, pieņemsim tos vieniniekus, tur nav nekāds sakars saskaitot ar tiem deviņniekiem, jo tieši tā kā viņiem deviņniekiem pietrūkst vēl viens, kas saskat 10. Tur mums, to mēs pēc visu šos skaitot, mēs nonākam līdz tavai misijas skaitlim. Bet tieši, ka vieninieki ar devītniekiem, tas īsti ne, devītnieki ir kalpošana. Viennieks ir izteikti par līderību. Man patīk ar vieniniekiem. Tur ir viena cita tāda niansīta, kam ir daudz vieninieki, ir tās klapītes uz ausīm, kas arī nedzird, ka kaut kādu ieteikumus iesaka, vai tur tas ego ir, bet, Kā tik interesanti, man vienā galā ir totāla kalpošana, un otrā galā ir vieninieki. Tā kā būt līderim un tā kā pašam sev. Un tas, tā kā skatoties to diagonālu, ne? Bet redz, viens pa vienu vairāk ir. Ka tomēr līderība tev ir tā kalpošana, bet tu jau vari līderiski kalpot kādam. Protams. Viens ir arī savas personības apzināšanās, ko tas nav tikai tā kā līderēt kaut ko ļoti vadīt, tu esi ļoti apzināta par sevi personība.
Un iedomājas, ka citiem arī atkal 2000. gadu bērniem, viņiem nav vieninieka nemaz, viņi neapzinās savu personību. Tas tā baigi interesanti tā pētīt īstenībā, baigi jādomā ir kaut Bet kādās. viņiem var būt grūti vispār dabūt to viennieku, jo viņiem vispār Ir jāiestrādā, nav. Jā, Nu, man ja tu bija nebūsi tagad pirmajā viens dzīvē. cilvēks, kuram ir tikai divnieki un tikai trīnieki, un viņai visas tās enerģijas nav, viņa tā arī saka, man jūtos ļoti, ļoti grūti, kā visu laiku pazaudējusies. Bet mēs tur atradām tādus atspēriena punktus, ko viņi var darīt dzīvē savādāk, lai viņa tā kā sāktu apzināties, jo kurā brīdī mēs jūtamies labāk, tā kā mēs esam apzināti cilvēki, mēs zinām, tas man padodās, tur man nevajag iet, tur es varētu atkal attīstīties. Ja mēs vispār nezinām, kas es esmu, ko man darīt, ko man nedarīt, nu, tas ir sarežģīti. Nansi, jā, cik tev skaists būs. Tu tātad tev pagājušais gads bija uz, nu, tu man esi izcils viesis, vispār superīgākais viesis apziņas skaitlim 5, man liekas, ka man nav bijis nemazām. Viens bija. Bet mēs tā ļoti labi šo te skaitli noklājām, un vēl mums ļoti labs ir to, ko es esmu daudz stāstījis. Mēs tad katrs ejam 9 gadu ciklā. Un tu savukārt esi savā ciklā pagājušo gadu bijis 7, kas tev bija transformācijas gads, kas nav mierīgais skaitlis, kurš purina principā. Ja tu neies, tā arī ir, jā, teiks, vai ne? jā. Nu. Šīs gads tev ir, Šis gads ir panākumu gads, 8, kas tev vispār ir sadarīgais gads. Jo tev atceries tie 8, tev te viss caur ir 8, rekord izlasīs arī pa savu, tev te rekord ir viss caur 8, 8 ir misijas skaitlis, 8 ir būtības skaitlis, tev 8 ir tavs radniecīgais skaitlis, nu, ja tu izgāji to pagājušā gada purināšanu un transformāciju, nu, paplašināji savu apziņu, saprat, ka tev no tiem visiem daudziem maziem projektiem jāiet prom, jāiedziļinās vienā lielā, un tur tu gūsi grandios panākums. Nu, es ļoti ceru, tas jau būtu, protams, superīgi. Tu gūsi, nu, Nancy, man vispār nav variantu. Tu esi uzkāpusi augstākajā kalnā, tu esi vinējusi, jau, tu esi Latvijā, jo principā to, ko var izdarīt, tu esi jau izdarījusi. Tev jāiet tālāk. Tas tak jauki. Bet bez tiem, tu teici 9 gadu cikls, jā? Pagājušais bija 7, šis nāk 8. 8. Un tad nākošais būs 9. Un ko tas nozīmēs? 9. Kad būs slikti? Nē. 9. ir tāds uztaisīt rezumē. Ja nu paskaitiet savus gadus, tātad dzimšanas datums plus mēnesis, gadu nav jāskat, jo šis gads kopējs ir uz 9. Un tu uztaisīsi rezumē, sapratīsi, ko tu esi iemācījusies, kas tev bija vērtīgs, jo patiesībā tev šis 9 gadu cikls ir, es domāju, tad, kad tev bija 1. gads un tagad 9. gads, nu priekš jauna cilvēka, tas tev tā kā tāda kosmos ir, pilnīgi, nu, tu pilnīgi cits cilvēks vēl te būs izgājušo. Un tu sāksim augt jau jaunā Nancy sāksi 1. gadu atkal. Bet tas tev būs pēc 3 gadiņiem. Jā. Tev šis te principā ir tā kā, es neteicu augļu baudīšanas gads, 8 ir ļoti prasīgs skaitlis. Tu tā kā slinkot un kaut ko nevar, tev ir jāiet uz to mērķi. Nu, tā kā tu nevari tādā pašplūsmā, tur, man viss, ir gadi, kad var. 6, man tur viss sanāk, un tā haļava saucamā, viņa arī ir dzīvē jāizbauda, nav visi gadi jāpahā un jāņemās. Nancy, tas man bija principā tev viss svarīgākais, ko stāstīt, mēs ļoti daudz uzspējām. Ai, man liekas, mēs te varētu runāt vēl un vēl, man liekas, mums vispār būs jāsazvanās, jāsatiekās. Mēs tiksimies, man tik daudz jautājumu, tev tik maz atbilžu. Šobrīd. Redz, tu ar tāds ir atsējis, tas 4 tev prasa, nu, kas tev tur, tā kā... Vispār, gan jau es izlasīšu tās tāpēc grāmatas, ko tur man tagad iedos, man būs tāds katru 3. teikumu nesapratīšu, un tad es tev vienkārši terorizēšu visu laiku. Un tad es patas ieperzusies. Es esmu ieperzusies. Es varu tos 5-niekus ar 4-niekiem neaicināšu nekad uz raidījumu. Un pirms es gribēšu kādu cilvēku satikt, pēc viņam pajautāšu, kas viņš ir. Zinām, tomēr pilns ir, mums mainījās grafiks, mēs nevaram. Jā, ja jūs gribat 5-nieks, lūdzu skatieties, mums jau iefilmēts ir ar Nancy. Mums nevajag vēl, paldies.
Jā, klausies, Nancina, rekord tavas grāmatas ir Ai, skaistas, paldies, noformētas, un tev būs pa paldies. vakariem, ko lasīt. Zini kā, es uztaisīšu tādu autoreplai, tu man kaut ko rakstīsi, es uzreiz tev nosūtīšu. Nosūtīšu. Punktā tajā un tajā tev ir aprakstīts. Jā, Lūdzu, iedziļinies. iedziļinies, izlasi, un ja kas šeit ir YouTube links, var pagooglēt šo, un vispār arī eksistē ChatGPT, jā, tur šo visu, jā, bet man terorizē. To nevar atrast ChatGPT. Nu, lūk, redz, nu tad Mīļie mani skatītāji, paldies liels, ka jūs skatījāties programmu. Es ceru, ka jums patika, es jums sūtu sirdi. Ja jūs vēlties kaut ko vairāk uzzināt par sevi, droši rakstiet komentārā. Un es vēlos pateikt ļoti sirsnīgu paldies mūsu sadarbības partnerim X3000. Piesakojieties. Un mūsu viesim, mana radniecīga, manai versijai jaunībā, manai izdomātai versijai, manā jaunībā Nancijai, es tiešām tevi kaut kur ļoti esmu iemīlējis savā sirdī, tavu būtību, visu, ko tu stāst, man viss tāds, un tas taču ir tā vajag būt, tā vajag, tas ir loģiski. Paldies tev, mīļš, un uz saziņu. Paldies tev, paldies jums, mīļie skatītāji. Es ceru, ka kādam bija interesanti un kādam varbūt tam arī atbildējis kādi jautājumi. Tāds, varbūt tam tāpēc man ir tā. Nu, tiem, kam ir tie piecinieki. Jā. Sanāk, 14 datumam jābūt. Jā, 14, jā. Bet arī daudz kas dar tur no 23. Tur savādāk struktūra, bet nu tā. Jā. Nu labi, ko sakam tā? Sakam tā.